Tad, lūk, šis ir mans jaunais palīgs virtuvē, Frito Steam Fry. Šo aparātu gaidīja visa mana ģimene, bērni, gan arī vīrs. Atzīšos, es neesmu mājās pavāre, es gatavo mans vīrs, bet šis aparāts arī mani iedvesmoja uz gatavošanu. Esmu gan vajadzējusi dārzeņus, gan cepusi keksiņus, un šodien gribēju pamēģināt pagatavot jogurtu, jo šim aparātam ir šāda īpaša funkcija. Sākumā uzsildu pienu, tad atsēju līdz 43 grādiem, atsevišķā trauciņā iemaisu dabīgo jogurtu un pievienoju nedaudz piena, samaisu, tad pievienoju pārējām, tad ievietoju friterī un izvēlos jogurtu funkciju uz 8 stundām. Kad jogurts ir gatavs un atcies, tikmēr izdomāju apgrauzdēt auzu pārslas. Pēc tam kārtoju trauka auzu pārslas, jogurts, riekstu krēms, rozīnes, melenes un banāns. Pagaidu, lai ievelkas un labu apetīti. Izdomāju pagatavot arī saldos kartupeļus. Parasti griežu strēmelītēs, bet šoreiz izdomāju ripiņās. Izkārtoju uz cepamā papīra un ieslēdzu tieši saldo kartupeļu gatavošanas funkciju. Ļoti ērti. Procesā pievienoju garšvielas, tad trifeļu eļļu un pārkārtoju